Čau, čau. Ir pirmdienas vakars, hokeja vakars. Atbraucu apskatīties, kā manējie spēlē. Raimi, čau! Vai čau, Mišaņ! Kā tev? Ar uzvaru! Kādu uzvaru? Labi, neizšķirtu. Klausies, redzēju, tu mazo mašīnu sīkiem baģēji, ne? Jā. Kas tu dārga, nedārga, ko vajag tiesības kaut kāds? Es tagad būšu Polijā, pēc pāris dienām varu paskatīties. Jauns kaut kas? Nu, kaut kas interesants gan jau būs. Man tieši meitai 15 gadu uz skolu braukāt. Nu, davai padod ziņu kā... Sev davai sarunās. Davai. Paldies. Esam Poznanā. Palika 11 minūtes 8 kilometri. Laiciņš šodien tāds apmācies ir, bet noteikti tas netraucēs mums paskatīties Citroen Ami. Polija, kā parasti, sagaida mūs ar ceļa remontiem un ar rikuļiem, tramvajiem. Piebraucam pie... Redz, ko Ami, redz, ko. Jā, lietiņš. Šodien baigais līst. Un ir ciet. Zvanīsim saimniekam. Dobrze. Citroen Ami. Wy тут. Jestem tam, tak? To proszę poczekać 10 minut. Okej, dziękuję. Proszę. Es nesapratu, ko viņš beigās pateica. Bet es ceru, ka viņš pateica, ka viņš slīt atnāks. Reiz, ka piebrauca, bet nezinu, vai saprata, ko manu poļu valodu nācās SMS-os sarakstīt. Bet galvenais ir rezultāts. Is some accident? No, I buy like this. Not the most. This is my first Citroen Ami. Scratch it. Only this. Reiz, ko mazliet saskrāpēt. You live in Poland? Latvija. Lietuva. Okay. And I'm buying in another country, my friends will send the same. Yeah. We have also in city like bus lines. Yes, this is the same. Bus lines is. Nu, mūsējiem šeit ir tāds saurumiņš, te ir kaut kā savādāk. Nobraukums ir 19, gandrīz 20 tūkstoši. Ko ieslēgsim ventilatoru un apsildu. Jā, ventilatoriņš arī biku skaļāks nekā mūsējais. Mūsējiem šitāda nav, šeit sanāk, kur krūzi ieliku. Šitāda mums vajadzētu, kur tehnisko pasi. Un šitāda mums arī nav. Tā viņš stiprināts un pieskrūvējas. Aiziet. Tāpat kā Vipusam. Pabremzēšos. Tādu spogulīti mēs arī gribējām, bet sabiedēja tas, ka tā ir pučka piesūknenis, un šeit viņš arī sanāk, ka nokritis ir, bet oriģināli viņi visi bez spoguļiem nāk. Bet pilnīgi traucētas spogulis apskatās, varbūt viņi augstākie uzliek, ka nē, bet tagad viņš liekas, ka aizņem baigi lielo daļu, un vienkārši tas, ka pierast ir bez spoguļu. Uz to pašu, kaut kas ar roķini īsti nav, viņi tā kā grib turēties. Pārdevējs piedāvāja apmeklēt servisu un arī piedāvāja, ka pats to apmaksās. Mēs, protams, piekritām. Ātri atbraucām uz servisu, pacels augšā paskatīsies. Viss te ļoti ātri notikās. Tad daudz, kas viņam mopēduņu iekšā mocīšu. Apskatīt mūsu Citroeniņu. Īsti neatceros, bet likās, ka tur kaut kādai plasmasai jābūt ir tad kā tukšs ir. Būsim mājās, apskatīsimies un... Nē, priekšā tā arī laikam bija.
Tagad vīri domā, vai nebūs par šauru uzdzīt viņu. Bet izskatās jau, ko būs. Nu, kā jau standartā, nezinu, kā ātrumu ieslēgt. Tad vīrs parādīs. Un brauksim virsū. Smuks servisiņš īstenībā. Bet laikam te visas mašīnas pēc kārtas brauc uz tādiem kā testiem, jo te rinda jau no 2 mašīnām. O, bremzes pārbauda. Nu, uzlīda. Esam uz bedres. Pa trepītēm. Nu, neko jau tur baigi nesaprotu. Bet. Ieslēdzām gaismu, uzreiz labāk palika redzams. Jā, mūsējais ir parūsējis. Šiten viss ir svaigs. O. Skatās kaut kādas bukses. On jeszcze wnętrze, panie Marcin, nie? Wiem, no mi się wydaje, że to może być taka kultura pracy tego zawieszenia. Akumulatoriņš. Tutaj teraz? Okay. Jā, tur kaut kas ir mainīts. Redz, ko ir. This is not original. Tu jest wszystko jak nowe, co jest pozakładane. To jest Francja, on ma tam... Apskatījāmies. Izrādās, ka servisa darbinieks runā vāciski. Vāciski es zinu 7 vārdus vairāk nekā poliski. Viņš man apstāstīja, ka neko kritisku viņš neredz. Tā kā ticēsim poļiem. Das ist eine perfekte Maschine. Perfekte Maschine. Perfekt. Okay. Kann man nur fahren und Freude haben. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Bitte. Šitam te ir šitāds plasmasiņš, kur uzlikt to lādējumu. Šitā mums arī nav. Tur atradām, šitan ir tā kā taisni. Nu jā, šeit tās tā kā ieliekts ir. Nu, kaut kas iespiest noteikti šitan ir. I think this maybe put here and close the door. It's for this. Jā, ok. Apskatījāmies. Nu, neko sliktu nevar pateikt. Foršami. And final price 5,623 eiro. Nu, pārdevējs bija baigi foršais. Plus servisa vātiski. Emocija ir ļoti daudz un patīkamas. Beigās iedeva mazu atlaidīti. Pēdējā cena, ko viņš piedāvā, ir 5,500 eiro. Plus piegāde. Nemāku pateikt, cik maksās, bet viņam pat ir 500 eiro maksās. Tā kā Latvijā viņš izmaksās apmēram 6,000. Jo reģistrācija bija kaut 11 ar kapeikām. Nu, pa lielam rēķināsim, ka Latvijā cena būs 6,000. Braucam skatīties nākošo Citroeniņu. Vai pa nekurieni ir ar virsbūves bojājumiem. Redzams, ka priekšējā kreisā pusē ir kaut kāds stiprinājums, salūzis pie bamperiem. Labājā pusē priekšā arī bamperis bojāts, nav detaļas, un te ir sliekšņa gabals izlūzis ārā. Tā kā saprotam, ka Ami ir ar virsbūves bojājumiem, bet nu arī cena arī ir krietni lētāka nekā pirmajam. Nu jau tuvojamies kaut kādam adekvātākam ceļam, tā kā domāju, ka drīz uz kaut kādas pusšosejas tiksim ārā. Izskatās, ka būsim tikuši līdz normālam ceļam. Līdz nākošajam mums ir stunda 10-80 kilometri.
par manu poļu valodu un telefonu zvanu. Es vēlāk ar pārdevēju, pa ceļiem runājam. Viņš saka, bet tu tak poliski runāji pa telefonu. Es saku, jā, bet es neko nesapratu. Ko tu pateici? Es saku, jā, es sapratu, ka par Citroenu zvanu un ka būšu tulīt. Tā kā viss notiek. Atkal izbraucām uz mazajiem ceļiem. Tikko ar fūru samainījāmies. Viņa man garām palidoja. Es gandrīz bikses pieliku. Tad tāds ceļš, kur viens var pabraukt. Nu jā, pretī mašīna apstājās, tad tā fūra neapstājās. Pēdējais pagrieziens. Kaut kur tā jābūt, jā. Redz, ka smukulīts stāv. Pagaidām netiekam iekšā, bet redz, ka viņš ir. Mēģinam sazvanīt, sarakstīt šoreiz saimnieku. Redz, ka tās buktītes var redzēt. Tas bija sludinājumā jau redzams. Pagaidām nevaram sazvanīt, bet tāda zīmīta nepriecīga negribās iet iekšā bez uzaicinājuma. Google Translators vienmēr palīdz. Sarakstījāmies, ka esam būšot pēc 5 minūtēm. Tā kā gaidām. Atbrauca. Tūlīt skatīsimies. Tūlīt izdīs no zālītes ārā. Jau. Lampas abas deg. Klus. Jā, redz, ko ir. Sanāk bumpers jāmaina. Un arī otrā pusē bumperam arī redz, ko plaisa ir. Apakšā kaut kā turās. Nezinu, bumpers remontējums. Mēs gan jau Latvijā varam visu saremontēt. Tas šitan plaisa izlūzis. Te tāda plasmasas tā kā detaļiņa ieliekas. Un te nav gabala. Bet kas man nepatīk, tas, ka šitamā vietā ir saliekts. Tas nozīmē, ka visdrīzāk, ka tas ritenis bija aizgājis. Nav virtu, es nezinu, bet tur jau iekšā neko nevar redzēt. Ja grib visus smuki samainīt, bumpers maksā 350 eiro, apskatījāmies eBayā. Šitas maksā 250 un šitas maksā 30. Tas sanāk kaut kāda 650 eiro par materiālu. Tā, ejam tālāk. Šitien? Jā, te arī saliekts ir. Šito mēs bildēs neredzējām. Bet varbūt te var salodēt vienkārši. Varbūt nevar. Šitas uzpūties mūsējiem arī ir uzpūties, tas laikam viņam slimība. Te kaut kas minimāli piespiedies. Bet, ka izkautīs gan jau daudz, kas būs. Bet no āras viņš tā izskatās. Šitam savādāk, kad balta svītra uzlīmēta. Tādu nebija redzējis. Un te sarkana svītra. Un aktuāla zīmīta. Kāda kastīte pielikta. Šitāds. Nebija redzējis agrāk. Laikam, kur glabāte. Jā, saloniņš viss smuks, akurāts. Tīt no otras puses nofilmēšu. Arī viss ļoti smuki, akurāti. Šitan kaut kādas pogas savādākas. Tā plāksnīte ir jauna uztaisīta, tā kā uz 3D printeri izprintēta. Kaut kas savādāk. Tas varbūt, tas arī uz 3D printeri izprintēts ir. Šitan kaut kāda tāda uzliknīša, liku savādāk. Tas arī uz 3D printeri izprintēts. Tā kā vecajam saimniekam ir bijis 3D printeris. Nobraukums arī ir 19,000. Un rocena šeit ir laba. Ventilators. Strādā. Un iepriekšējiem kaut kādas skaņas bija mazliet.
kā brauc, nekur nevelk. Nekas negrib. Šitas ir klusāks. Tā nu kopumā sanāk. Brauc viņš labi. Abās pusēs šito nav. Kaut kur piespiests no priekšas, no aizmuguras. Ieraudzījām šitā lampa stāv tā kā vietā bumperī. Šitā mazliet uz ārē. Tas nozīmē, ka gan jau visdrīzāk kaut kāda tur Kronšteiniņa arī ir palūzuša. Vai palocījušies. Kaut kas arī tur nav īsti labi. Numēr pisāč. Pisāč. Tā ir sen, ja? Mums rādīja vīrietis ir saimnieka tētis. Tā kā par cenas jautājumu un piegādes jautājumiem. Jāsazvanās ar saimnieku. Pa lielam man patika, brauca labi. Tikai tas, ka bija ko jāpieremontē virsbūvera. Bet, nu, cena arī par 1000 lētāka. Tā kā paldies! Apskatījāmies otru Ami. Sākuma cena viņam bija kaut kas 4,3 un 4,400. Ar tētu īsti par cenu nesanāca runāt, ka vajag ar to dēlu sazvanīties, sarakstīties. Bet, ja arī uztaisa atlaidīt, tas tāpat būs 4 ar kaut ko. Plus remonts, es domāju, saremontētā varētu, nu, teiksim, 5000. Nu, plus piegāda uz Latviju. Piegāda reģistrācija. Tā kā teorētiski šitas ir par 500 eiriki lētāks nekā pirmais. Bet, ja pirmajā sēdies un brauc, šeit ir kaut kas jādara. Tā kā viela pārdomā. Līdz lielajam normālajam ceļam palika apmēram 15 km. Būsim atpakaļ uz normālā ceļa. Tad jau kilometri ies ātrāk. Ir vēl viens Citroen Sammei Kaunijā. Bet tas ir pa 6000 un būsim mēs Kaunijā tikai 8:00 vakarā. Un šodien sestdienē. Tā kā, nu, brauksim tuvāk Lietuvai, te jau skatīsimies, domāsim, ko darīt. Pasteidzos es sapriecāties, ka ceļš ir labs. Redz, ka šosejas braucāji mums vēl. Tuvojamies jau Varšavai. Sazinājāmies ar Kauņa Samiju. Sarunājām ap 7 satiksimies. Parādīs atkal tētis. Šitās mašīnas laikam tēti tirgo un mammas. Tāda sagadīšanās mēs savai arī nopirkām no mammas. Saimniece bija kaut kur Francijā komandējām un arī no mammas nopirkām. Tā kā ap 7:00 būsim tur. Tā jau redzēsim, kāds ir. To sludinājumu, nekādus bojājumus vai brāķus nevar redzēt. Nu jā, te uz durvīm ir kaut kas, bet es saprotu, ka viņas kattaisa vaļā un ar vēju uzpūš, ka tur tāda eņģe iet un tās eņģes palūst. Ir redzēts YouTube'ā, ka vadītāja durvis sāk braukt un vējš atpūš vaļā un palauš. Jā, 5-800, bet šis arī ir dārgākais no visiem 3. Tikko pie Varšavas tikām sastrēgumā. Navigācija rāda 3:50 līdz Kaunijai. Tikko uzrakstīja no Kaunijas, diemžēl šodien nevarēs mašīnīt paskatīties. Tā kā pa taisno uz mājām, palika 600 km līdz mājām.
Lietuvam. Redz, ko jau pie Klaipēdas Rīgas zīmes. Tā kā esam ar vienu riteni jau mājās. Kad biju mājās, pēc 3 dienām sanāca satikties ar potenciālo pircēju, parādīju visus video un savas domas pastāstīju. Izdomājām uzzvanīt tam no Poznanas, kas bija pa 5,5, bet viņš vairs nav pieejams. To sasisto tā kā īsti negribējās, ka jāremontē un cik tas remonts laika aizņems nav skaidrs. To, kas lietoja, to es vienkārši neredzēju, tikai tik cik sludinājumā bildes, ko es arī redzējāt, un neko nokomentēt nevarēju. Tā kā secinājums ir tāds, ja kaut kas patīk, laikam vajag steidzīgi vai uzreiz ņemt, vai steigā ņemt, vai kaut kā tā. Tā kā paldies, ka bijāt ar mums šai mazajā ceļojumā. Tiekamies nākošajā video.